370 laiž uz kaut kurieni. Different in their nature from electromagnetic radiation. Because the frequencies of the coalescences of compact stars are all within the domain of audio frequency. That's the same thing here, and record these signals we can listen to them. Yes, that's not always easy to achieve. So trying to detect movement in space, not on planet Earth, so it goes faster with that extra. Of course, launching experiments into space. US President Barack Obama has Kuģu ceļi Indijas okeānā, lidmašīnas Indijas okeānā, Kalalumpuru un Singapūru un Malāziju un tur. Turnout in the 2012 poll won by Egypt's first democratically elected president, Mohamed Morsi, was 52%. The Sisi locked in a battle with Morsi's Muslim Brotherhood after toppling the infamous leader last year. The stakes are high. Indigenous Brazilians joined the homeless workers movement in a football World Cup protest in the capital, Brasilia. More than 1,000 marched on the national stadium where the tournament trophy was on public display. Brazil is in the grip of a climate of disobedience. As various wrangling was resolved. The parents went to the Democratic Republic of Congo to collect the youngsters last year, but had to leave without them when authorities failed to clear the adoption. They were really emotional and happy, especially when they saw Var paskatīt, kādi kuģi klīst. Baigais nepajūkam. Tas nav tā stacija. Naftas platforma laikam, nē, vēl ko laikam rāda, kaut ko naftu urpes. Var nepajūkam kuģīts. Āreče, Austrālijas vidū pa tuksnesi. Oho. Sauszemes kuģis. Un šita te kuģi ir nopēdojuši, ko meklēja to MH370. Te reku te. Un šita te. Tagad neviens vairs lidmašīnu nemeklē šī apvidū. Tā zaļā švīks ir kuģu ceļi, kur viņi nopēdojuši kādreiz GPS-ā. Atstājuši savu spēku. Diezgan smuki izskatās. Un pa Latviju arī šipi braukā nepajūkam. Pazavērsimies Latviju. Baltijas jūra. Viens kaut kāds Rīgā ir. Baigais. Tas kaut kur pie Igauņiem laikam. Kas tik te nav mūsu te ūdeņos? Jā. Nu, kumosiņi, kumosiņi. Nu, lidmašīnas tikpat daudz, cik kuģi, jo Heidī.
Viens mauc uz Rīgu. 7,5 šito te ātrumu un kaut kur no šajienes un uz turieni. Viņš reku maucis te no šajienes uz šajieni, te reku tur ir maucis, te braucis vēl. Tas tur, kur es tur uzgāju, tur to kuģi. Šito te. Niklās. Karoči, kuģis piedar, laikam, kargo valstī. Laikam. Pēdējā atrašanās vieta ir Baltijas jūrā. Koordināts. 3 minūti iepriekš saņems pēdējais signāls. Kargo mauc uz Rīgu. Viens baigas ātrgaitas kuģis ir. Gotlandija numur 2. 122 metru garš. Normāli laiviņi. Reku vēl viens kaut kāds interesants kuģis bez nosaukuma. Ne garums, ne platums, ne piedarība, tikai gandrīz vai telefonu numurs. Nofiltrēja nost to, ko nevajag, kā teikt, visādus kravas kuģus un tankarus, ja. Jahtas, kā teikt, reku visas stāv pa krastiem. Jahtas krastos. Kaut kas. Kaut kāds maziņais. Normāli 44 metri. Nu, smuki izskatās ūdeņos. Nu, naktī var teikt, ja. 22:30. Baigi interesanti. Pēc ātrgaitas kuģis, kā teikt, ja. Ko viņš palika, kā interesantās Gotlandija. No Gotlandes brauca uz Gotlandi, aizlaida tur kaut kur, nezinu, kur kā to pilsētu tur sauc, un tād moči atpakaļ uz Gotlandu, un tā laikam atkal uz Gotlandi. Gotlanda brauca no Gotlandes uz Gotlandi, un tagad atpakaļ ceļā Gotlandija, brauks Gotlandē, un pēc tam apstāsies Gotlandē. Interesanti.